Griezīsim to vaļā. Kā man negribētos to darīt. Labubu ir vaļā. Šāds ir pildījums labubu. Te var redzēt, ka īsti acīs neko baigi iebāzt nevar. Šeit ir tikai pašu acu stiprinājumi un nekas vairāk. Šeit nav vietas slepenai kamerai. Te apakšā ir viss mīksts, te nekā nav. Te ir tikai vieta, kur galva turās klāt. Parādīšu jums, kāds ir pildījums viltotam labubu. Kā viņš ir dīvaini sašūts. Viņš ir no ārpus šūts. Te ir šūms no ārpus. Tā, pildījums abiem. Es teiktu, līdzīgi materiāli. Tā kā īstiem galva ir mazāk, tad arī pildījums ir mazāks. Bet kopumā es teiktu, ne īstiem ir daudz mīkstāks un patīkamāks pildījums nekā īstiem. Un šeit, protams, var redzēt, ka pirmkārt acu stiprinājumi atšķirās. Lūk, šeit acis ir uz tādu kā kātiņa, un šeit tās ir vienkārši ielikts iekšā. Un tieši tāpēc, ka šeit nav stiprinājumi, viltojumiem acis krīt laukā. Lūk, pasties kāds briesmons. Šitāds briesmons. Savukārt šim acis nebūs tik vienkārši izņemt. Droši vien, ka to var izdarīt, bet viņam seja ir daudz cietāka. Šeit var arī salīdzināt acu izdrukas kvalitāti. Ordinālam labubu ir ļoti kvalitatīva druka, kamēr šeit ir zīlīti izdrukāta uz kaut kādu nekvalitatīvu printeru. Kāds var būt, ka Rīgā skaidrā dienas laikā, nevis kaut kur zem lecas stūrī vai varbūt tirgū nelegāli, bet reāli īstā veikalā tiek tirgot viltojumi? Sveiki! Šitie taču nav īsti labubu, vai ne? Tie ir viltojumi, ja? Jā, bet viņas drīkst tā tirgot vispār veikalās? Drīkst tirgot viltots? Jo vienkārši šeit ir arī īstais popmārta uzraksts. Tā, jep. Paldies. Visu labu. Visu labubu. Sveiki. Tie taču nav īstie labubu, vai ne? Pagaidām izteikti. Kas šitie tādi ir? Tas ir kopējā. Viņi izpēc, ka tur visas tas atvērties, kuru te... Jā. Tas no šitas kastas. No kurienes viņi nāk? No Ķīnas šeit, ne? Es nezinu tieši. Vai tad tā drīkst tirgot vispār tādas kopijas? Nu labi, ņemam. Man radušies daudz jautājumu, tāpēc es centīšos tiem saņemt atbildi no patentu valdes. Braucam ciemos pie viņiem. Šeit uzreiz var redzēt, uz iepakojumiem ir popmārta logo. Cik legāli vispār ir tirgot preces ar viltots preces ar īstu preču zīmi? Nav legāli.